Mūsu nākamais stāsts ir par cilvēcību un atbalstu. Nu pat kā izdots dzejoļu krājums Domu un sapņu lidojums. Tā autore ir meitene no Kalsnavas, kurai diemžēl slimība liegusi spēju brīvi runāt un kustēties. Taču pateicoties Nacionālo bruņoto spēku kareivja spēka vīra Didža Zariņa izrādītai iniciatīvai, viņas sapnis par dzejoļu krājumu nu ir īstenots. Viena mana sapņa piepildījums. Tā savas pirmās dzejas grāmatas atvēršanas svētkos saka Margarita, jeb īstajā vārdā Ieva Ifkina, 33 gadus jauna meitene no Kalsnavas, kura savus dzejoļus pieraksta ar deguna un zoda palīdzību. Bērnu cerebrālās triekas rezultātā Ieva nespēja kontrolēt roku kustības, arī kājas neklausa, ir grūtības izteikties, taču prāts un domas viņai ir skaidras un sirds pilna mīlestības. Es ar savu dzeju gribu pabarot cilvēku dvēseles. Un viņa nevis priekš sevis, mums šajā ziņā mums atšķirās viedokļi reizēm es saku, priekš sevis vajag, nē, kā tu tāda egoista, nē, vispirms vajag citiem. Pati visu organizēja, visu, tā pilni, absolūti visu. Vienīgais, ko es nokārtoju, šis te krekaviņš, jo tur bija jāzvana pa telefonu. Sapnis par savu grāmatu meitenei bijis jau sen, taču sācis piepildīties brīdī, kad satikusies ar Nacionālo bruņoto spēku karavīru, spēka vīru Didzi Zariņu. Kā stāsta Didzis, vairāk kārt klātienē tiekoties ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņš sajutis vēlmi kaut kā palīdzēt. Tā arī radusies doma par ziedojumu vākšanas akciju Ievas grāmatas izdošanai. Paldies visai sabiedrībai, kas iesaistījās. Kā jau saka, viens jau nav darītājs un vajadzīga tā kopības sajūta. Kā es saku, kad vairāk cilvēki sanāk kopā, kuriem ir sirds lielāka par prātu, tas sanāk ļoti skaistas lietas. Un šī diena tāda ar to raksturo, kad šeit visi tādi, kur nedaudz savādāki, kuriem tā sirds nedaudz lielāka par saprātu, un tad arī trakas lietas notiek, un pamēģinājums sanāca, un rezultāts ir ļoti skaists. Ir dotas visādas intervijas, vai ne, tad tu vari tur runāt, bet šodien tik daudz emocionālu emociju, kad reizēm pat pietiek paklusēt un vienkārši izbaudīt to, kas notiek apkārt. Un šīs sajūtas, man liekas, nevar aprakstīt, tās ir jāizdzīvo, jā? Un tas emocionālais brīdis, skatoties, kad cilvēks kaut ko var izdarīt, ja, un viņam ir palīgi, ja, tad iekšā viss tas vārās, pozitīvā ziņā. Kā es arī vienmēr zinu, ka šajā situācijā, pats esmu šādā situācijā, un cilvēkam, kad vēl grūtāk izpausties un dot emocijas, tas ir kosmos. Bet te ir meži, te ir puķes, te ir Leonijas svētki, te ir bibliotēka, veikals, skola un pasts. Ar dzejas pasauli Ieva ir saistīta vairāk nekā 20 gadus. Pa šo laiku tapuši neskaitāmi literārie darbi, kurus sākotnēji uz papīra pierakstīja Omīte, bet, kad radās iespēja iegādāties mobīlo tālruni, tos sāka pierakstīt Ieva pati. Planšetē viņa rakstā ar degunu, viņa rakstā ātrāk nekā es ar pirkstu. Jā, planšetē. Datorā ir lēnāk, pogu telefonā, protams, ka bija grūti tikt līdz katram burtiņam. Bet šobrīd šī lieta, planšetē ir visa viņas dzīve. Bērnībā Ievai ļoti patika rakstnieces un ilustratores Margaritas Stārestes zīmējumi, tādēļ jaunā dzejniece pieņēma pseidonīmu Margarita. Margaritas dzeja ir romantiska, jutekliska, viņa daudz raksta par sievietes un vīriešu attiecībām. Nozīmīgu daļu Ievas gara darbos ieņem mūziķim, komponistam un dzejniekam Mārtiņam Freimanim veltītā dzeja. Tieši viņa pēkšņā nāve Ievai likusi saprast dzīvības trauslumu. Ieva ir romantiķe, tāpat laikā ļoti uzņēmīga un mērķiecīga. Bieži mēs sakam, ka mēs nevaram izdarīt, mums nav laika. Šeit ir reāls piemērs, ko mēs pieaugušie varam izdarīt. Un arī bērniem skolā es esmu Ievu devusi kā piemēru, ka cilvēkam nestrādā nec rokas, nec kājas, izdara fantastisku darbu, neatlaidība, mīlestība pret visu. Un gala rezultāts ir redzams. Līdzās dzejas lasījumiem īpaši noti svētkos ienesa dziesmas ar Ievas vārdiem un mūziku, kuru Ievas atcerējusi kopā ar savu mūzikas terapeiti Austras bērnu Vitu Krūmiņu. Tās dziedāja arī pati Ieva. Ieva ir ļoti neatlaidīga. Ja viņa ir kaut ko izdomājusi, tu tur neko neizmainīsi. Un īstenībā tā ir ļoti labīga šī.
kas mums pietrūks, mēs nobīstamies, mēs izdomājam, ka varbūt tas nesanāks, bet Ieva, viņa to grib, un tu saproti, es varu viņu griezt, kā es gribu, un viņa tāpat darīs tā, kā viņa grib, un īstenībā tā ir ļoti labi. Tas viņai arī palīdzējis tikt uz priekšu un pildīt, tad es domāju, ka viņa savus sapņus arī piepildīs. Un nākamais lielais sapnis Ievai jau ir zināms. Tā ir zvaigžņu pētīšana. Jā, teleskops ir dārgs un pacēlājs līdz augšas stāva logam arī vajadzīgs, taču mērķis Ievai ir. Un tagad viņa jau zina, ka paveikt var teju visu un kopā ar draugiem vēl vairāk. Es zinu, ka viņa ir traka, viņai traki sapņi ir. Grāmatas bija tāds reālākais, ko varētu sasniegt, bet jo trakāki sapņi, man liekas, jo labāk, jo, kas zina, varbūt arī viens no tiem trakiem sapņiem piepildās. Vēl tikai jāpiebilst, ka grāmata Domu un sapņu lidojums tika atvērta Ievas 33. dzimšanas dienā. Tā izdota 300 eksemplāros, daļa pateicībā par atbalstu jau uzdāvināta līdz cilvēkiem. Grāmatnīcā tā nebūs atrodama, ja nokļūšana līdz veikala plauktam to dikti sadārdzina un padara lasītājiem nepieejamāku. Tādēļ, ja kādam ir vēlme iegrimt Ievas dzejas pārdomu pasaulē, var sazināties ar jauno dzejnieci personīgi. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.